no viena tā dzēriena jau nekas nav. Tu neesi pālī, bet tev tas dopamīns izšaujās tieši to pirmo dzērienu. Man bija tāds, wow, šitas ir pilnīgs kā tas, ja kāds ir šajā sajūtā, ejiet, rakstiet atlūgumu nākamajā dienā. Šeit pieminēšu, ka Kristaps atbildēja darba e-pastu tajā brīdī, kad dzima mūsu dēls. Podkāsts tapis sadarbībā ar Akvila, dabīgs minerālūdens visai ģimenei un profilu olbaltumvielām bagātinātajiem produktiem. Šodienas epizode ir īpaša, jo izcelsim ne tikai mūsdienu vīriešu lomu, izdegšanu, alkoholu, bet šī epizode ir īpaša tāpēc, ka man pretī sēž mans vīrs. Viņš ir vīrietis, kurš ir divreiz izdedzis, kurš ir piedzīvojis spožo biznesa, ballīšu dzīvi un piedzīvojis arī to, kā ir, kad ķermenis īsti vairs nevar darīt to, ko prāts grib. Šī nebūs saruna par to, kā būt perfektam vīrietim, kā visu dzīvē izdarīt, tāpēc, ka, mīļie vīrieši, es domāju, ka jūs ļoti labi zinat, ka tā gluži nav. Man ir liels prieks, ka Kristaps ir piekritis šodien atnākt šeit un aprunāties ar mani. Redzēsim, cik atklāts viņš būs, to viņš pats vēl arī nezināja, jo šī ir pirmā reize, kad Kristaps kaut kur runā šādi publiski. Caur viņu es gribu jūs vīriešus iedvesmot iespējams un pateikt, ka tu zini, ka ir arī kādreiz ok, ka tev nav ok. Čau, Kristap! Čau! Kā tu jūties? Ļoti labi. Tu nenožēlo, ko tu atnāc pie manis? Nē, ar otro piegājienu te izdevās man pierunāt. Un tad jau redzēs pēc tās mūsu sarunas, ja, kā būs bijis. Vai tu esi gatavs šodien būt atklāts? Jā, redzēs cik tālu, bet jā. Kā tev liekas, vai pastāv tāda lieta kā darba un mājas dzīves balans? Jā, noteikti. Un to tu sāki strādājot startupā. Pasaki, lūdzu, kas ir tas, ar ko tu šobrīd nodarbojies? Es strādāju Latvijas Amerikas uzņēmumā un būvēju marketingu. Tā, īsumā. Tāda tu esi marketinga vadītājs. Jā. Labi. Vai tu vari pastāstīt, kas ir tas, ar ko tu nodarbojies pirms tam? Es būtībā mārketingā esmu un reklāmā vairāk kā 15 gadus dažādās lomās. Gan radio, gan televīzijā, gan mediju aģentūrā. Gan arī būvējot savus projektus. Kā tu aprakstītu šo industriju, tā pavisam atklāti, vai tā tiešām tas darba un mājas dzīves un personīgās dzīves balans, tur pastāv tāda lieta, vai tu to vienkārši saudzē to industriju un saki, ka jā, vai tomēr tur ir kaut kāda tā robeža, kurā var nepamanīt, ka tu aizēji par tālu? Es laikam negribu norakstīt konkrēti uz reklāmas industriju kaut kādus tā kā labels likt virsū šai industrijai konkrēti. Šis ir ļoti, var teikt, visās industrijās. Kad ir kaut kādi pārspīlējumi darba grafikos un mērķos, un līdz ar to sāk rodās problēmas kaut ko sabalansēt. Bet, es to esmu piedzīvojis darbojoties šajā industrijā, un nav tā, ka tas obligāti notika visos posmos. Kāpēc tā notiek, kā tev liekas? No kā tas ir atkarīgs, ka tas cilvēks sevi aizdzen tik tālu, ka jau sevi dabūt grūti ir atpakaļ? Viens ir kaut kāda nozares specifika, kaut kādi nerakstītie standarti, piemēram, šajā industrijā darba laiks tur, piemēram, nav. Jā, tur tev īpaši, kas ir saistīts ar klientiem, ja klients tev raksta vienalga cikos, tu viņam atbildi. Problēma rodās, ka tas ir vadības uzstādījums, pie tam neoficiāls, oficiāli neoficiāls. Klienti to sagaida, jo manā pieredzē es ar daudz nepieklājīgiem cilvēkiem klientu pusē strādājis, kas neuzskata, ka vispār ir robežas. Šeit pieminēšu, ka Kristaps atbildēja darba e-pastu tajā brīdī, kad dzima mūsu dēls. Jā, es ar to, protams, nelapojos. Un tie cilvēki zina, kas tajā brīdī notiek lielā vai mērā. Viņš šāds, cik ir pulkstens un kas ir kas. Un kaut kādā mērā pēc tam tinot atpakaļ, tas bieži vien ir saistīts arī ar kaut kādu, pirmkārt, resursu, ka trūkst darba. Kad tur uzņēmumi izvēlās spiest maksimumu no kaut kāda limitēta resursa. Attiecīgi nevis pieņem 2 cilvēkus, bet mēģina no tā viena. Mārketingā vispār Latvijā ļoti izteikts ir tie, kas studē reklāmu vai reklāmu interesē, tad ir ļoti izaicinoši sevi profesionāli attīstīt, tāpēc, ka vienā brīdī tev paliek, faktiski aģentūra bez mazā ir vienīgais, kur tu vari sev profesionāli tālāk attīstīt, bet ja tev, piemēram, vairāk interesē būvēt kaut kādu vienu zīmolu, tad ir 2 varianti, vai nu tu strādā klientu pusē, vai tu būvē kaut ko savu. Bet strādājot kādā uzņēmumā, mans
subjektīvais novērojums, ka Latvijā ir ļoti švaka izpratnē tieši tajā augstākās vadības līmenī, ko viens cilvēks var izdarīt, ko jau ar mūsdienās no mūsdienu mārketinga prasībām var no viena cilvēka sagaidīt. Un tad bieži vien arī skatos tos sludinājumus, un ka tur ir tāds viena cilvēka armija tiek sagaidīts. Un, kad zina visu, māk visu vienādi augstā līmenī, strādās 24/7 par atalgojumu. Tur es vēl vispār nekomentēšu, ka tam vēl pat ne tuvu adekvāts atalgojums netiek piedāvāts. Kā ir ar tevi, vai tu tad esi bijis tas one-man army? Jā. Diezgan, vai tu atceries diezgan bieži. To brīdi pirms, jo kā tu redzi, es jau visiem izstāstīju, ka tu esi bijis izdedzis, un vai tu to vari atzīt, ka tā bija izdegšana? Jā, vai tur 2 reizes, vai cik tas laikam nav svarīgi. Bet jā, tāda viena, kas bija tāda drastiskākā, kur arī bija lielākā izmaiņa manā uztverē un dzīvē, un arī mūsu attiecībās. Tā bija ļoti spilgta. Jā. Vai tu atceries, kā tu līdz tam nonāci? Jo es arī atceros skaidru to brīdi, kad mēs bijām Rīgā savā guļamistabā. Tas brīdis, ja es nemaldos, tu pat sēdēji uz zemes tajā brīdī, un es pie sienas apsēdies ar tādiem izkritušiem riņķiem zem acīm. Es tev prasīju, kas tā kā notiek un kas notiek ar mums. Mums bija mazs, Regnārs bija vēl mazs, bēbītis, principā tas bija pirmais gads. Es biju savā dekrēta plaukšanas uztura trenera attīstības posmā, un tu paralēli, kas notika? Lielā mērā tas ir ego jautājums. Tas ir kaut kāds ego, mēs mēģinām tulkot angliskos vārdus, lai tik daudz viņas nelietot. Tas ir podcasts, var lietot angliskos vārdus. Ego trips, ego ceļojums. Nekad nebija lietojis vārdu ceļojums šajā sakarā. Un tas kaut kur izaug no kaut kādām ambīcijām. Tu gribi sev parādīt. Tad, kad viņas piepildās, arī kaut kādā lēnām sāk mainīties kaut kāds status un loma. Klasiski, kas notiek bez pieredzes un tā, tad tur tas ego sāk iet pa priekšu. Un tur sāk kaut kāda lepnība, kaut kāda izrādīšanās, kaut kāda... Jo to es tagad diezgan godīgi atskatoties var atzīt, ka tas bija viens no kaut kādiem tādiem driveriem tam visam. Plus konteksts, kas apkārt notiek, citi dara, vai arī vispār kaut kādi mīti par industriju, ka tur reklāmā ir mūžīgā bohēma, jā, un tā kā, tas pats Stenzinieks arī daudz par to jau tagad ir runājis, un to var teikt visi, kas tur ir strādājuši, to vienā vai otrā veidā ir piedzīvojuši un var atzīt, tā kā, ka tas tā ir. Kāpēc? Vai tas ir saistīts, tev liekas, tāds kopējais vides efekts vai tā kaut kāda vīrieša vēlme izdarīt, vai tajā gadījumā tā bija kombinācija, tā visas pozme un viss notiek, un tu esi vadītājs, un sieviņa tur mājās, jā, bet tai pašā laikā paralēli notiek dzīve, kurā tas ķermenis liek par sevi kaut kādā brīdī manīt. Tā noteikti ir kombinācija, jo tas arī nenotika uzreiz, tas notika pakāpeniski, un tu vienā brīdī pat nesaprotā, kā es te nonācu. Kā tas notika. Kaut kāda viena lieta aizved pie nākamās, un tad, kad tas ir vienas lietas līmenī, tas neliekās nekas kaitīgs, nekas liels, un šitā jau ir viena reize, nākamreiz tā nebūs. Un tā. Kāpēc tu izvēlējies mainīt savu dzīvi, jo kopš tā brīža, jau tagad ir 7 gadi pagājuši, 6 gadi pagājuši. Tu tā diezgan arī drastiski pagriezi to monētu uz otru pusi, lai arī, protams, ir kaut kādi momenti, kas tev velk atpakaļ tajās iepriekšējos ieradumos. Bet kas bija tas galvenais, tas katalizators, kurā tu saprati, ka šādi laikam nevarēs? Laikam visdrīzāk mēs nebūtu vairs kopā, ja būtu savādāk. Tā tad atklātības kārts ir skaidrs. Es nezinu, kur es vispār būtu tajā brīdī. Pirms mēs turpinām, neaizmirsti padzerties. Tev ir nepieciešami 30 ml ūdens uz katru savu ķermeņa kilogramu. Es izvēlos jau nemainīgi, kuro gadu Akvila dabīgu minerālu ūdeni visai ģimenei. Te laikam jāpārliek tas, kas arī bija tavā ievadā. Tur tam visam ir kaut kāda arī... manā gadījumā tas bija kaut kāds alkohola ietekme. Citiem tas varbūt vēl tur ir vēl kaut kas cits. Jā, ka tas tevis minētās kaut kāds balīts, darba pasākumi un kaut kas tāds. Un, tajā brīdī es jau arī sapratu, ka tas ir tā kā, vai nu ir restarts, vai arī īsti ir kaut kāds melns nezināmais. Un cik viegli vispār tas bija tā? To
pirmkārt apzināties, jo tas bija fiziskais ķermenis, un tā bija reāli fiziska arī izdegšana tavam ķermenim. Tu pēc kaut kāda, man liekas, pusgada teici tikai, kad es sāku justies kaut cik es pats. Un mums ir ļoti liela pateicība tai īstenībā tavai finanšu arī pratībai, ka mēs varējām tiešām paņemt pusgadu. Es biju prom arī no industrijas, tu biji prom arī no industrijas. Tātad 2 jaunie vecāki ar gadu vecu bērnu. Ja, tagad lieliski abi pametam darbus, bet mēs bijām to nodrošinājuši, ka mēs to varējām darīt. Bet tas bija pusgads reāli, kur tu varēji tiešām būt mājās, būt ar Regnāru, būt ar mani. Vēlreiz pasaka to jautājumu sākumā. Tas vienkārši bija tas paskaidrojums, tas aizpeldēja kaut ko. Kā jau vienmēr. Jautājums laikam, labi, mēs varam, tā kā turpinot, kurā brīdī, kā anatomiski, fiziski, kā tas tavs ķermenis jutās, un ka tu saprati, ka tas bija diezgan lielā bedrē, un es no tās bedres vairāk nekāpšu ārā. Vai tas bija viegli tā kā nomainīt un saprast, šis ir tā kā uz palikšanu, vai tomēr tā vilkme atpakaļ, vai doma, kā būs tālāk? Kāds bija tavs pārdoms tajā brīdī, kad tu iekriti, kā tu pats toreiz aprakstīji, ka es nepamanīju, kā es sev ļoti skaidri atceros, kā šodien, ka es sevi stūmu līdz gāju pie kraujas malas, bet es nebiju gaidījis, ka es arī nokritīšu. Tas brīdis, tad, kad tu nokriti, ka vajadzēja tikt atpakaļ, cik viegli tev bija noturēt sevi uz tās kraujas? Tur laikam bija vairāk līmeņi, kā es to vismaz atceros. Viens bija kaut kāds tāds kopējās pašsajūtas attiecībā pret to, ko es daru, un kad es to jau biju nosaucis par pirmdienas sindromu, vai svētdienas sindromu. Bet, attiecīgi, kad svētdienā tev jau sāk ratīt. Tā kā par to, ko tu zini, kas tev sagaidīs pirmdien, kas tev būs jādara, ko tev būs jārunā, kādas lietas tev būs jārisina un ar kādām cilvēku attieksmēm tev būs jāsaskaras, uz kurām tu nevari reaģēt tā, kā tu varbūt gribētu reaģēt dabīgi. Un tev viņas ir jāmēģina ļoti diplomātiski būtībā jāļauj sev kāpt uz galvas līdz kaut kādam līmenim. Tā ir tā viena lieta, tāda spilgta, ko es atceros. Un tas ļoti, ļoti sēdina tās baterijas. Tā kā, ja kāds ir šajā sajūtā, tad ejiet, rakstiet atlūgumu nākamajā dienā. Tā kā tas nemainīsies. Ja jums kāds saka, ka nē, tur pacieties būs lūk, tas nemainīsies. Vienkārši tas var būt grūti. Es saprotu, ka jaunākiem cilvēkiem to var izdarīt ir vieglāk. Vecākiem, jautājums, kāds tev ir tā kā atbildības. Tur māja, kredīti, bērni, ģimene un tas. Bet tā kā run. Beidziet, cik vien ātri varat. Tas nebeigsies labi. Tas beigsies vien ar depresiju, tas beigsies ar izdegšanu, tas beigsies ar kaut kādu šķiršanos vai personīgo krīzi, bet tas nebeigsies labi. Tur nav labi iznākumu. Un mēs pazīstam cilvēkus, kuri mums pat saka, ka bāc būs pirmdiena un ko. Un es beidzot pēc šodien varu teikt, ka es priecājos darīt to, ko es daru. Jā, ir kaut kādi grūtāki brīži un tas, bet es priecājos, man ļoti patīk tas, ko es daru. Bet tik un tā, šobrīd vēl joprojām, un tu man nevarēsi samalot, tāpēc, ka es ar tevi kopā dzīvoju, tu sevi kaut kādos brīžos stum līdz kaut kādiem tiem limitiem. Tāpēc tas, ka tu atbildēji sākumā, ir tāds darba personīgās dzīves balans. Es domāju, viņš tātad domā, ka viņš ir balansā. Labi, es jokoju, tu ļoti redzu, kā tu to, protams, centies apvienot, bet tomēr kas ir tas uzliktais kaut kā pienākums tev kā vīrietim, lai arī es kā sieviete tev blakus saku, ka mana galvenā tā misija, un nevis misija, tā nav mana misija, bet galvenais, ko es jau gribu, lai tu esi laimīgs, ka man nevajag, ka tu man nes tos miljonus mājās, ka man nevajag, ka tu man nodrošini to drošību, bet tik un tā ļoti bieži mēs atgriežamies pie šīs sarunas par finansēm, ka ar finansēm viss ir labi, un man nevajag, lai tu nes miljonus. Kas ir tas, kas tev dzantajā, tomēr es esmu tas mamuta vilcējs, man ir tikai jānodrošina ģimene. Un kas novad beigās līdz diezgan lieliem arī fiziskiem. Fiziskais ķermenis liek par sevi manīt tajā brīdī, tad, kad vīrieši tā dara. Manā gadījumā noteikti tās joprojām ir ambīcijas, tikai es viņas esmu iemācījies kaut kā salāgot un vēlreiz sev pārprasīt, vai tiešām vajag vai ko. Otrs, manā gadījumā es to jūtu kā tāda. Tas nav tā, es to nejūtu kā sabiedrības spiedienu, es to jūtu kā tādu vīrieša gēnu. Un kāds to jūt, kāds to nejūt, un tas nav ne labi, ne slikti. Es to tā jūtu. Bet tā ir arī kaut kāda mana pašrealizēšanās caur kaut kādiem rezultātiem, sasniegumiem un ar virzību kaut kur uz priekšu un uz augšu. Ne visiem tas ir. Un te laikam arī ir viens svarīgs faktors saprast, uz ko tu esi parakstījies.
ļoti skaidri saprast, kādi ir noteikumi un ne tie, kas rakstīti līgumā, bet kādi ir tiešām tās ekspektācijas. Un to arī nevajag kautrēties arī ar vadību izrunāt un vienkārši saprast, vai tie noteikumi ir ok vai nav ok. Un, piemēram, neviens nav uzbūvējis biznesu strādājot no 9 līdz 5. Tas nav iespējams. Visdrīzāk. Tas nav iespējams. Tev būs jāinvestē savs laiks papildus nenormētā apjomā. Tā pēc definīcijas. Jautājums ir, kur tu novelc robežu tam. Un kurā brīdī saproti, ok, šis tā kā nenes atpakaļ neko, tad beidzam. Neskrienam tagad pret vēju, nemēģinam kaut ko pierādīt vairāk. Pirms mēs turpinām, ir laiks garšīgam našķim, un veselīga alternatīva ir Valio Pro Fil proteīna jogurts ar upeņu garšu, kas ir paaugstināts olbaltumvielu daudzumā, un šajā trauciņā ir 18,4 grami olbaltumvielas. To visu es likšu bļodiņā un papildināšu ar dažādiem gardumiem, kas iedos bļodai vēl lielāku pilnvērtīgumu. Jogurta bļodi es papildinu ar goji ogām, vitamīniem, ar granolu jeb musli bez pievienotā cukura ogļhidrātiem un arī papildus vitamīniem un mandeļu skaidiņas labajiem taukiem. Tātad šis ir tāds diezgan pilnvērtīgs uzkodu šķīvis, kas var kalpot arī kā launaks. Labu apetīti! Parunāsim par alkoholu. Jā, tā bija tā otra lieta, mēs aizpildējām tā bija tā alkohols ir otra lieta, ko es atcerējos. Protams, reiz, kad es pasaku, ka tur izklausās, ka es tur gulēju zem tilta, bet nē, un arī ir savādāka definīcija. Labi, sauksim alkoholismu. Sauksim to tā, tāpēc, ka viņam, man liekas, tas ir ļoti plašs spektrs. Un man liekas, ka mēs ļoti saprotam bieži vien, ka runā par alkoholiķi un kāpēc tik daudz noliedz, mēs tieši saprotam tur bezpajumtniekus, tur kaut kur dzīvo pagrabos zem tiltiem, dāčās, pritonos tur un tā tālāk. Bet tā realitāte ir tāda, ne jau tie cilvēki izpērk tos alkohola kalnus un tās piramīdas. Tie igauņi pie robežas. Jā, tie igauņi un tie bezpajumtnieki, kas izpērk tos alkohola kalnus lielveikalos. Un tā īsti nav. Tad jātiecīgi bija tās ballītes tā kā arī zini, es nekad neesmu īsti lietojis alkoholu mājās. Tur kaut kāds aliņš vai kaut kas tāds. Bet tās ballītes kaut kā viņas attīstījās. Un man tā kā par alkoholu es iepazinos jau tīņa gados, laikam kā mēs visi vairāk vai mazāk. Un tev arī nav tās izpratnes par, ko tas nozīmē, tu vairāk vai mazāk tā kā darbojies uz to, ko tu esi redzējis. Tu darbojies uz to, ko tu esi redzējis, nezinu, filmās kaut kur. Labi, tajā laikā īsti internets vēl nebija, būtībā televizors un apkārt, ko tu redzi. Es arī atceros to ļoti vilšanos un kā mums tas alkohols tiek marketēts īpaši vīriešiem. Tur kaut kāds sildi viskiju glāzē, viņš tur smaržo it kā, un tad arī kā filmās viss tur izmauc 150 gramus, acis pat nenoraustās, un tā, ka tur baigās starā. Viss atceros to vilšanās sajūtu, kas pirmo reizi pagaršoja stipru alkoholu tīrajā. Man bija tāds, wow, šitas ir pilnīgs dirsiens, kā tas tiek pasniegts un kāds ir realitātē. Bet tāpatās tu visi dzer un tad tu pirmo reizi arī dabūni to efektu un kaut ko tādu, un tāds attīstās. Tā bumba sāk vēlties tur no 15, kam no 14, kam no vienalga kādu vecumu. Kurā brīdī tu saprati, tā kā tu saki, tas alkohols regulāri saistot jebkuru aktivitāti ar alkoholu, un ir bijis arī, man liekas, tas lielākais katalizators arī bija, kad es braucu pēc ballītes mājās ar Regināru, un tu teici, es vēl palikšu. Un skaidrs, ka tajā brīdī, kad tu, man liekas, arī pats stāstīji, ka tu paliki ne jau, lai ballētos, bet tu paliki tāpēc, ka tur notiek tā aktivitāte, kas ir saistīta. Tā jau ir galvenā ballītes aktivitāte, lielākā daļu ballīšu, kurās ir alkohols. Tā izņem no turienes ārā to mainīgo alkoholu, un tur daži cilvēki nezinās, ko darīt. Un cik viegli bija tas moments, jo šobrīd kādas ir tavas saistības ar alkoholu? Es esmu izvēlējies nelietot vispār alkoholu. Tā kā jau 6. gads tuvojās kaut kad plus mīnus. Un kas ir tas galvenais motivators, kāpēc tu to nedari? Es vienkārši tam neredzēju jēgu. Es zinu, attiecīgi tas moments, ko tu runāji par to ballīti, tur bija pirms tam jau tā kā, kad es biju identificējis, ok, tā ir problēma. Un es arī biju vēl iepriekš, es atcerējos, atceros momentu, kad es sapratu, ka tā varētu sāk kļūt par problēmu. Tā, lai precizētu, faktiski tas mans alkohola patērns bija tāpat kā vidējam cilvēkam. Ir ballīte,
tur tā kā ir kaut kas. Mana problēma bija tā, es nezinu, tā ir kaut kādas manas personības iezīme, ka manās tur skatījumā bija tur vai nu līdz galam, vai neko. Es īsti vienmēr biju, kad es slikti jūtos pēc viena alus, man paliku miegains. Bet, ja tu turpini, tad viņš tā fāze pāriet, un cik tu jau tur var bliest līdz kritienam. Un es vienmēr gāju līdz galam, tas vienmēr beidzās tur 4, 3, 5, 6 no rīta. Tas bija līdz tam, kad es jūtu, ka tas reibums ir pārāk liels vai man palika slikti. Es restartējos manuāli. Sauksim to tā. Tas jau ir pārāk atklāti. Tas tā ir. Un tu tu vēl vari stundu nobliest tālāk. Un tieši līdz tam tas bija aizgājis. Un es arī atceros, ka tā kā man kratīja svētdienās par to, ka nākamā diena ir pirmdiena, tā man piekdienās vienkārši vilka. Es nevarēju sagaidīt, kad beigsies piekdienas, varēšu attaisīt aliņu vai tur uzraukt rumkolu vai ko. Es ļoti spilgti atceros to vilkmi. Un kaut kādā brīdī bija tāds moments, kad mums bija kaut kāds kārtējā darba pasēdēšana, bet šajā gadījumā es tur nevainoju darbu, vienkārši tur tādas ir tur lielāks vai mazāks ballīts. Tur pēkšņi uzvedās kolēģis, ka mums vajadzēja kaut kur aizbraukt pakaļ kaut kādai lietai. Un es vienkārši atceros, ka es tur trinos tajā. Kāpēc tu man te atvilki? Lai tā satiksme iet ātrāk. Un tajā brīdī, kad es biju atpakaļ un paņēmu to rumkolu, un tas pirmais malks un tas pirmais dopamīna šāviens smadzenēs, un tev tāds. Un tad pazud bildi. Tā. Un to sauc par atkarību. To momentu tagad atceroties, es domāju, tad tajā brīdī es nesapratu, bet pēc tam skatoties tas bija moments, kurā tam alkohola atkarībai ir spektrs manā uzskatā, ka tas ir tas, kur tā robeža ir ļoti jau tāda izplūdusi, un tu sāc slīdēt tur, jo tev jau apzināti. Tev ir iestādējies psiholoģisks paterns. Es neesmu studējis tur psiholoģiju un tur to, bet tas no savas pieredzes, kurā tev ir tas, ka tu dabūni to atvieglojumu, dabūni to dopamīnu, un tas tev kompensē to, ka tu pēc tam zini, ka sekos tur kaut kas nepatīkams, un tev tas ir kompensējošs mehānisms. Tu labāk jūties reibumā nekā skaidrā. Tā ir atkarība. Tur tajā brīdī pat tas īsti nebija tas skriešana pēc reibuma, tas bija pēc tā atvieglojuma un tās ballītes eiforijas, kas bija tā kā kamuflāža tam īstenībā, kad varbūt nevajag to visu darīt vispār, un tas nav veselīgi. Kā tev liekas, vai cilvēks tā dzīvojot un darot, vai viņš sevi ciena un mīl? Kā kurš droši vien? Kā bija ar tevi? Nē, ok. Ja mēs atgriežamies skatāmies tālāk, pienāk sestdiena, tad viss tas paģiru, visa tā sajūta un viss, un tad vienmēr tā ļoti visiem noteikti pazina, nekad vairs nedzeršu. Un ka tev ir slikti, un tā ir tava dabīgā ķermeņa reakcija un dabīgā psihes reakcija pret apzinoties, ka ir, ko tu esi sev izdarījis tajā brīdī. Jo būtībā tu esi lietojis toksisku vielu. Alkohols ir toksisks. Ko kāds man tagad stāstītu par tur nezinu, sportisti, tur dzer aliņu, un ko tur, piemēram, profesionāliem sportistiem vispār nevajag skatīties. Viņi nav tādā izteiksmē sportisti. Viņi dara lietu, kas ir saistīta ar sportu. Profesionāls sports nevajag to vispār skatīties. Piemēram, ko sportisti dara. Un tad noprecizējot tas galvenais moments, kad tu nolēmi, ok, alkohols nebūs manā dzīvē. Un vai tas notika šitā vai pamazām? Tas arī bija interesanti. Tajā brīdī jau tu saproti, kāpēc tas nav tik vienkārši. Jo tas nav vienkārši. Kad tev tas paterns ir izveidojies, tad tu it kā mēģini, tev ir tā sestdienas, un tad tur paiet nedēļa, un tad kaut kāda balīta, labi, es vienu aliņu tur izdzeršu vai kaut kādu to, un atkal tikko sajūti to nelielo reibu, un tas, kā cilvēki bieži saka, no viena tā dzēriena jau nekas nav. Tu neesi pālī, bet tev tas dopamīns izšaujās tieši to pirmo dzērienu, jo tu dabūni to atvieglojumu sajūtu. Un tā jau, man liekas, ir tā visindīgākā tajā visā. Un tas ir tas, pēc kā tu visu laiku dzenies. Un tas arī, kāpēc turpina tāpat vakarā dzert un lietot alkoholu var savu kā grib. Jo tu atkal gribi to sajūtu, bet tā sajūta neatnāk.
atpakaļ. Un tad ir tā. Kādu teiktu, jo alkohols jau ir kaut kāda veida, plāksters droši vien tam stresam. Kādam tas ir iespējams kaut kādas ir traumas, kuras viņi slāpē, jo lielākoties šobrīd vispār tā vīriešu pašnāvības statistika, alkoholisms par Latvijā. Vispār nerunāsim, ka mēs esam pirmajā vietā alkohola lietošanā, depresija, kas ir vīriešiem. Kāpēc tā ir? Vai vīrieši, kāpēc jūs tu runā ar mani, un es zinu, ka tu esi arī izmantojis terapeita palīdzību. Kāpēc vīrieši neiet un nemeklē palīdzību, bet atrod to, tas pat nav vienkāršākais, tāds vieglākais paņemt un attaisīt pudeli? Cilvēkam tas būs tā banāla atbilde par to, ka sabiedrība sagaida, kad vīrietis neizrāda emocijas. Bet vai tiešām viņi sagaida vēl joprojām? Kaut kur jā, kaut kur nē, kaut kur mēs paši sagaidām. Tas droši vien tāds komplekss paudžu jautājums visdrīzāk. Tā ir paudze, kas to sagaida, no viņiem to neizsitīs ārā. Viņi turpinās tā darīt visdrīzāk. Tāpēc, ka tas tā kā viņi uzauguši un tas tā kā viņi saprot lietas kārtību. Kā tu teiktu, vai tu esi emocionāls vīrietis? Tad paprast man pretī, kā tev liekas, vai es esmu emocionāls vīrietis? Kā tev liekas, es esmu? Jā, Yeah? un tas ir ļoti skaisti un ļoti labi. Man prieks, ka ir jājūt emocijas. Tas ir tas, ko mēs mācām arī savam dēlam, ka ir labi. Nē, emocionāls vai tu tā kā Ne jau vai tu reaģē uz lietām vai... Nav tā, ka tu raudi pie saulrieta, kas arī būtu skaisti un normāli, bet tāds, ka tu jūti lietas. Nē, visi jūt. Tas, kas tur nejūt, visi jūt. Jautājums, vai tu to izrādi, kā tu to reaģē, cik tu daudz atstāji to sevī, tad, kad tev gribās parunāt. Un bieži vien jau, man liekas, tā subjektīvi spriest, kad satiekās džeki pie tāliņa, tā nav tāda emocionāla saruna, ja? Varbūt dažreiz tur ir, ka tur kāds tur izstāsta, ka viņam kā tur iet, spriežas ir caur kaut kādiem jokiem un kaut ko tādu, bet tas atkal ir pie aliņa. Un tur arī tas patterns arī veidojās, ka tu tā kā vari runāt tikai tajā kaut kādā stāvoklī. Tad kā tev liekas, kas būtu tas protokols, ko tu varētu no savas pieredzes ieteikt vīrietim, kā mazināt stresu? Un tas nav, ja kādam liktos, ka Kristaps propagandē nedzert alkoholu, tā nav. Es absolūti propagandēju to, ka mums vajadzētu izvairīties no vielām, kas mums vienkārši noslāpē tās mūsu emocijas, bet es zinu, ka tu tāds neesi un tev nav, tu nevienam nesaki, bet kas būtu tavs tāds ieteikums? Jo skaidrs, ka tam vīrietim ir viegli ieslīgt tajā, man ir jāpelna, man ir jāiet un jādara, un iespējams, ka ļoti bieži tiešām tā kā tu saki, ir tās saistības, kas ir paņemtas un liekas, ka cits izējas nav, un tad piekdienās, ja sievietē tā ir kūka ciela, viņu un arī starp citu par seko sieviešu alkoholisms ir tikpat izplatīts kā šī īstenībā es negribētu nodalīt vīriešu un sievietes. Tā kā šīs vīna pudeles pa vakariem. Tas jau tikai tā. jā, tas tik tā pudele vīna. Jā, bet no sievietes iespējams vairāk runā par tām savām emocijām. Un ir interesants moments, un viņām tāda. To viņas neatzīs. Tās draudzības, kas ir interesanti, ja tu paprasītu sievietei, vīrietim, kas ir tavs labākais draugs. Es arī to starp citu izmēģināju. Kad tu paprasītu vīrietim, kas ir tavs labākais draugs, viņš lielākoties nosauc savu partneri. Tu arī teici, man liekas, jā, ka tu arī man teici, ka es tā esmu. Māsas vīrs ar mani šķiet līdzīgi pateica, bet sievietei, kad tu paprasīsi, kas ir tavs labākais draugs, viņa pateiks kādu savu draudzeni. Tas bija pētījums, kāpēc vīrieši, kas ir attiecībās, tur, protams, tas bija par vairāk vecumā domāts pētījums. Ja sieviete nomirst pirmā, kāpēc vīrieši nomirst drīz pēc tam, bet ja vīrietis nomirst pirmais, sieviete sāk savu otro dzīvi. Jā, un tur tas skaidrojums tieši arī bija tāds, kā otrs redz, kā viens otru redz. Redz, tad sievietēm ir tie kaut kādi mehānismi, kaut gan tiešām, jā, kā mēs arī atzīstam, ka tas ir alkohols arī sievietēm ļoti bieži, kurā viņš to plāksterīt liek. Bet ko tu teiktu, tas protokols vīrietim, ar ko pirmo sākt? Jo viņam liekas, es nezinu, vai ir kaut kāda bedra. Tiem, kuriem liekas, nekas ir normāli izdzert savus 3 līdz 6 šaliņus vakarā, gulēt, viss kārtībā, tāpat nomirst. Viņš tā var domāt, viņam neviens nevar nemaz likt un nevajadzētu likt domāt savādāk, bet tādam, kurš saprot, ka, es dzirdu to, ko viņš stāsta, man ir līdzīgi. Es esmu bijis stresā, es jūtu, ka man tas ķermenis jau klauvē pie durvīm, nejūtos laimīgs, tā izdegšana ir iespējams, ir jau kaut kādas tumšākas domas, kas nāk. Ko darīt, lai nesniegtos varbūt tā roka pēc viskija? Pirmā, es negribu vienu mācīt. Jā. Tas tā kā... tavs pieredzes, ko tu darīji? Mana pieredze ir tāda, pabeidzot arī par to, kā es tā kā tiku līdz tam punktam, kas nošķir, kad alkohols nekādā formā vairs nav manā dzīvē.
To nebija viegli izdarīt uzreiz, jo bija tā vilkme atpakaļ, un tas patērns kaut kāds saglabājās, un tad tur kaut kāds, kad nāk kaut kāda ballīte, tu jau zini, ka būs, un tad tev faktiski tagad uz to ballīti ir jāiet citā. Un pārējie nepalīdz. Tas arī tā interesanti. Nevis tā, ka viņi mudina, bet tev uzreiz ir jautājumi, tev ir kaut kas jāskaidrojās, tad tu brauc, tu ko tur, vien taču jau var, un ko tur Zem tupels palika tev, jā. kaut tādi jautājumi, un vispār cilvēki ļoti jocīgi uzvedās. Tad, kad ir kāds ballītē, kurš nelieto alkoholu, bet nelieto, jo nelieto. Nevis tāpēc, ka ir atbraucis ar mašīnu. Teiksim. Ļoti jocīgi viņi uzvedās. Viņi kaut kā ļoti projicē uz sevi. Un, to arī to es pieredzējis. Tas ir visās kompānijās. Tas nav tā, ka tā ir viena specifiska kompānija. Tas visur novērojis. Viņi īsti tā kā sāk attaisnoties, kāpēc viņi to tā dara, lai gan es nevienu neesmu tajā brīdī tur nosodījis, teicis. Viņi paši mani paprasīja, tu nedzer? Bet es pat nebiju teicis, ka es tur nedzeršu vai kaut ko tam līdzīgu. Bet manā gadījumā, kā tas beidzās, bija... Man izdevās atrast tādu ankura triggeri, kurš sapratu, angliski ir tāds enough is enough, kad beidzot pietiek. Tas ir gan, tā bija tā pati ballīte, un tur mēs braucām mājās, tad tie kādi no tiem draugiem piedāvāja aizvest. Tu stāstīji šito stāstu, jā? Labi. Nē, stāsti. Es nestāstīju tagad. Nē, es domāju, vai tu stāstīsi šito stāstu. Es zinu to stāstu. Jā, un pa ceļam mājās viņiem bija arī maziņš bērns. Blakus es sēdēju aizmugurē, man, protams, pa ceļam palika slikti. Un mēs apstājāmies uz pauzīti un tad braucām tālāk. Diezgan skumji. Un tad, protams, atbraucot vēl mājās un viss tā vilšanās, ka es esmu pievīlis tevi, pievīlis dēlu un viss tas. Un tajā brīdī tas izveidoja kaut kādu kritisko masu, kurā man izdevās dabūt spēcīgāku triggeri un mērķi par to patērnu, kas bija izveidojies. Te būtu jāprasa psihologiem, kā tas darbojās dzīvē un kā to kāds var simulēt. Man tas bija tā. Un tā mana pieredze ir, kāpēc cilvēki parasti ir tur nezinu, kaut kādi lieto alkohols un gadiem, un tur līdzcilvēki netiek galā. Jūs nevarat viņam palīdzēt. Jūs tam cilvēkam nevarat palīdzēt, jūs varat izprovocēt, ka viņš sāk par to aizdomāties, bet ja jūs viņu nosodīsiet un kaut ko, tas nav iespējams. Tur jau ir patērns izveidojies un precīzi definīcijas būtu speciālistiem jāprasa. Vienīgais, ja cilvēks pats nonāk, viņš ierauga, kad ir problēma. Kamēr viņš neredz, ka ir problēma, vai arī, sadzīvo ar to problēmu, tur neko nevar izdarīt. Visdrīzāk. Un kā tu teiktu savam, tādam, tas bija 28 gadi, tagad tev 36, tādam 28, 30 gadīgajam sev, kurā brīdī nošķirt ambīciju no pašdestrukcijas? Kas tev jāpajautā un kas ir jāierauga, lai tu saprastu, ka īstenībā jau visiem jau vienalga par to, ko tu dari. Tas, ar ko tu maksā, ir vienkārši tavs ķermenis un tava veselība. Realitātē valūta, ar ko mēs maksājam, ir laiks. Vispār. Ir tāda filma In Time, tur ļoti labi šis ir parādīts, kad nav naudas, bet vienkārši tu maksā ar savu dzīves laiku par lietām. Plus ar veselību. Bet tad arī tas ir bez tādas... Es neesmu drošs, ka mēs varam izstāstīt, pasakot visu priekšā, un cilvēki tā darīs. Nevēl cilvēki nemācās no citu pieredzes, viņi mācās no savas pieredzes. Un tev liekas, ar mani tas nebūs. Viņam tur bija, man tā nebūs. Man tur tās ballītes nekaitē, man tur tie 4 āliņi nekaitē. Es varu strādāt 20 stundas dienā, es tur varu negulēt 2 diennaktus. Tā kā cilvēkam pašam tas uz tā grābekļa jāuzkāpj, manuprāt. Es neaicinu to darīt, bet tā praksa rāda, ka tas notiek. Ja par to vairāk runā un sabiedrībā sāk mainīties kaut kā, un sāk mainīties vispār kaut kādas vērtības, un jaunieši mazāk lieto alkoholu. Ironiskā kārtā viņi meklē citas lietas, bet tas ir jau cits stāsts. Vienkārši alkohols ļoti pieejams. Un šis ir iemesls, kāpēc es līdz galam neatbalstu marihuānas. Es varbūt piekrītu, ka to nebūtu cietumā jāliek tur pagluži, ja tev tur ir viens kāsis, bet tur varētu būt mierīgi administratīvais kaut kāds sots vai kas. Ja tu par jauniešiem ierunājies, šis būs ļoti sensitīvi. Un arī tas, ka es tev prasu pat par savu dēlu, bet tev aug dēls, mums aug dēls. Ko tu viņam teiktu savos tādos
Es pat neteiktu, tīņa gados. Tīņam tu vispār nezini, ko tu vispār vari pateikt, lai viņš tevi saklausītu. Tik cik vienīgi iespējams rādīt savu piemēru, un uz to man ir ļoti liela cerība. Bet tā ir, protams, viņa dzīve, viņa pieredze. Mēs varam tikai darīt to labāko. Bet tādu 22-gadīgu Regnāru, kurš ir sācis tādu jau savu visdrīzāk profesionālo karjeru, viņam ir savi aicinājumi, viņš redz, kāds tēcis ir haizivs, ja? Un viņš iet tajā dzīvē. Kas būtu tas, ko tu viņam pateiktu? Nu, nosargāt viņu neizdosies 100%. Tas ir, bet tas droši vien piemērs, ko mēs viņam rādām, vide, kurā viņš uzturās. Mums ir termins vide tevi definē. Un tas, ar ko tu satiecies, un to arī čekot. Bet viņš pats grib iet un sasniegt. Viņam jau 22 gados vecāk, jau tā autoritāte vairs nebūs. Viņš kā tāds pieaudzis džeks. Jā, bet viņš jau kaut kā tika līdz tiem 22 gadiem ar kaut kādu vērtību sistēmu. Un tas ir tur darīt to labāko, pēc tam piečkot. Bet uz kaut kādiem saviem grābekļiem viņam būs pašam jāuzkāpj. Tad mēs kontrolēsim Regnāru tevi līdz sirmam vecumam. Paldies. Nē, to nevajag. Tā ir otra galēja, bet lai viņš zina, ka viņš vienmēr var atnākt. Ka viņam vienmēr ir backups un tādā veidā. Bet 100% nekas nav 100% un apsolīts. Es tev gribu vēl pajautāt, es zinu, ka mums tā laika vairs nav. Tomēr es tev gribu pajautāt, tavu pēdējā pieredzi, jo sports tavā dzīvē arī bija diezgan tajā brīdī, arī, kad tu aizgāji no mēdīja aģentūras, no mēdīja tā biznesa. Diezgan tas sports bija tavā dzīvē regulārs, un tev arī bija mīlestība pret sportu, arī fiziskā forma attiecīgi ir tāda, kāda ir, ka tu katru dienu kačājies. Kas notika? Kāpēc tu pārtrauci sportot un cik viegli šobrīd ir atgriezt to kustību savā dzīvē? Pārtraucu, jo mainījās grafiks. Un trauma. Trauma bija vēlāk, bet primāri tas sāk aizslīdēt, jo mainījās grafiks un, godīgi sakot, arī fokus. Un bija kaut kādas jaunas ambīcijas, jauni mērķi, un tie aizgāja priekšplānā. Un tur es īstenībā arī sapratu, ka tajā laikā, kad tas grafiks bija brīvāks, kad cilvēki parasti saka, man nav laika un grūti ieplānot, un tajā brīdī varbūt atskatoties, es ar tā domāju, ka ej un izdara, bet tas grafiks ir pilnāks, ir grūtāk, tas ir izaicinošāk, tas ir vairāk jāplāno un ir kaut kādā brīdī jāmēģina prioritizēt. Nevajag atstāt, ka tā ir pēdējā lieta vakarā, varbūt to vajag izdarīt kā pirmo lietu no rīta. Jā, un tā kaut kādas traumas nepalīdzēja, protams. Cik fiziski ir viegli šobrīd tai treniņā pašā aiziet uz treniņu? Vai grūtāk ir uz to treniņu aiziet, vai grūtāk ir tai pašā treniņā? Aiziet noteikti. Tas tāds tā kā vilcienu iekustināt. Sākumā vajag daudz enerģijas, un tad pēc tam viņš jau iet pēc inerces. Kāpēc tu gribi sportot? Kāpēc vajag kustēties? Tavā izteiksmē, vai tā ir vizuālais tas izskats, ko tas nozīmē kaut kādam pašvērtējumam savam, vai tas nav ar to saistīts, tas tīri, ka tu saproti, ka tā ir veselība. Kāpēc tā fiziskā aktivitāte vispār tev ir vajadzīga? Pirmkārt jau vajag, jo vienkārši vajag. Tā kā cilvēks, mēs neesam uztaisīti, lai sēdētu krēslā. Un tas pats, kas sunim ir jāskrien. Un tad mēs ieliekam lielus suņus centra dzīvokļus. Sāpe par dzīvniekiem. Bet tas cits stāsts. Izgriežams par to, ka... Nē, te var paklausīties. Man liekas, Delfos bija podkāsts ar veterināru ārstiem. Viņiem bija foršs viedoklis par šo. Tu visu esi dzirdējis, kas notiek pasaulē. Jautājums par to, kāpēc tev sportot. Tas arī droši vien ir tur dažādas lietas. Viens, jo es apzinos, ko vajag. Īpaši, droši vien, ka tev ir 18, tev neliekas, ka tev vajag. Tikko bija dot 5 akcija par kustību, un kamēr tā kustība nav limitēta, tu tā kā neapzinies viņas vērtību. Tas liekas pašsaprotam, ka tu visu vari izdarīt. Bet arī, kad laiks iet uz priekšu, ir kaut kādi momenti, kad es tur nezinu, skāpis pa trepēm un tāds ne gluži aizelsienas, bet tāds bāds. Kādreiz es to vispār nejūtu. Tagad kaut ko bišķiņ tā kā sajūtu. Kad es gribu atpakaļ tā kā bija. Protams, nevar atgriezt 18-gadīgu ķermeni sev. Tā kā var vēl labāk. Var tuvoties tam, bet jebkurā gadījumā. Vai tas vizuālais izskats arī spēlē kaut kādu lomu? Jā, bet es sev esmu ieskaidrojis tā diezgan pamatīgi, ka jautājums vizuālais, pret ko kāda ir reference, pret ko mēs salīdzinām. Un īpaši vīriešiem tā vizuālā reference ir fake. Viņa ir galīgi garām. Man liekas, ka sievietēm viņa nav pat
bez make-up, nerunājot par make-upu, bet tas, ko var fiziski izdarīt. Tā vizuālā reference ir drausmīga, lai tas, ko visi tur, nezinu, visi proteīna buņģas un džimi, visu, ko reklamē un visas tās aplikācijas, tur ir sešpaks un nu, tāds Kapteins Amerika, ja, tur vai Wolverines. Un tas nav, tas ir nereāla forma ilgtermiņā. Tas vajag apstīties, ko tas nozīmē tik līdz tādai formai, cik drastiski, pie tam ar papildu līdzekļiem, bieži vien ļoti būtiskām sekām uz veselību, un cik tas ir, protams, viņi joprojām viņi ir gājuši uz zāli, bet tur ir tā kā lietas darītas, kas palīdz tā kā augt muskuļu masai un sausināties. Kāpēc gribas tādam lielākam izskatīties? Joprojām tā ir reference, kas ir reference, tās ir tur supervaroņu filmas, tas ir, internets, televīzija, seriāli, filmas. Salīdzināšanās. Tātad vīrieši arī salīdzina sevi. Kāds ir, kur bija 50 Shades of Grey, kāds ir vīriešu etalons. Viņš jums nebija tik liels. Bija? Ne, viņš nebija liels, bet sešpaka jau tur bez sešpakas tu nevar būt aktieris. Tur galvenajā lomā, ja tā nav sešpaka. Tur tie kaut kā ilgiņai jātiek, kaut vai iešuji. Tas ir interesants moments, tāpēc, ka ir viena... Un plus ar naudu. Un tā runājot par ambīcijām arī viss tās. Pareizi. Sešpaku un naudu. Tikai pastoties uz tiem miljardieriem, bez sešpakas var iztikt. Nē, un sešpaka nauda, un tu mīli viņu tā, ka tu vienkārši viņai seko un pienes rozes par visu. Tāds. Un tad arī vīrieši ir tur, kur viņi ir. Bet interesants ir tas moments, ko tu saki par, tā man ir jāpiekrīt, tas jums ir ļoti pārspīlēts. Tā vēlme par to, cik ir jābūt lielam ļoti bieži, vai tad es nedaru neko, jo man jau nevajag būt tādam. Bet tad, kad es lasīju grāmatu, viena jauna autora, brīnišķīga, kur viņš bija galveno varoni, uzrakstījis tādu, un tagad, vīrieši, es jūs nekauninu, un, protams, jūs varat rakstīt man, ko jūs domājat par mani viss kārtībā, bet vienkārši tā ļoti seksīgi man neliekās tas, ka tas vēders kā Ziemassvētku vecītim. Vienkārši, Ziemassvētku vecītis jau gluži nav seksīgs, tā viņa fiziskā forma, ja. Un tas autors bija aprakstījis galveno varoni ne gluži ar tādu džolī to fizisko formu, bet tādu, ka tas vēders ir tā kārtīgi pāri biksēm. Es to stāstu nevarēju vienkārši uztvert, tāpēc, un tā ir erotiski it kā grāmata, ar seksa ainām iesaistītām. Un es lasot, man likās, kaut kā es nevaru šito, kaut kā es nepērku. Tāpēc, kad arī, lai kā tev negribētos, tev ir kaut kāds kods iekšā, ko tu sagaidīji no šādas grāmatas, kādam bija jābūt tēlam. Vai arī man ir kods, ko nozīmē, kas notiek, kādā veidā tādu vēderu tu dabūtu dzerot alu, sēžot uz dīvāna, tu nekusties. Tātad tu droši vien spēlē video spēles līdz vēlai naktī, un arī tādā evolūcijā, tas jau nav tas, kas baigi mani uzrunā. Un iespējams tas pats ir vīriešiem, tu jau arī esi. Es domāju, ka tur ir fine line, ir tas dad's bod. Tāds patīk, kā viņš pareizi saucās. Vienpaka. Un tur ir fine line, piemēram, mēs pastamies uz strongmaniem un tādiem svarcēlājiem, nevis powerlifteriem, bet svarcēlājiem. Tur nevienam nav sešpaka. Viņi vairāk ir apaļi nekā. Un tur, protams, tam ir iemesls, ka tev vajag masu, lai tu spētos. Viņi ir fiziski spēcīgi. Tā kā jautājums tur par kardio vai sirds tiek līdzi tam, tas ir cits stāsts, lai to muskuļu masu uzturētu. Tas ir viens, bet par tām arī gaidām. Tā, kad vispār aizsākās, es neesmu body pozitīvu piekritējis, bet tas viss tāpēc, ka tam ir tu tā kā attaisno kaut kādu. Nē, teiksim, nevis tu neesi body pozitīvs, es tev palīdzēšu viņu izlabot, tāpēc, ka body pozitīvi jau sākotnēji bija par to, ka ir dažādi ķermeņi. Tev, piemēram, ir dažādi, tas nav. Tas aizveda pie tā, ka tev ir jāpieņem jebkas un redzēs tur... nezinu, kaut kā atgriežos. Es dzeru alkoholu, pieņemiet mani. Plus 25 lieki kilogrami, tātad tāds es esmu. Bet tad, kad tas aizsākās, bija tāda Dava reklāma, kur viņi bija viena no pirmajiem, kas izmantoja reāls dzīves izskata sievietes. Nebija visas tur no Victoria's Secret tā kā līnijas izvilktas, tā kā selekcionēts. Un viņiem grūti gāja ar to kampaņu. Tur bija tā, kas ir loģiski, ka tu sāc kaut kādas lietas mainīt un kaut ko tādu. Un tur nebija par tur kaut kādas pārspēles, tur bija vienkārši parasti cilvēki. Un tā kampaņa bija tā. Jā. Pēc tam tas, protams, attīstījās. Mēs zinām, kur tas cik tālu. Protams, cilvēks ir tendēts no viena grāvja otrā. Un uz ļoti grūti uz tā ceļa ir noturēties pa vidu. Un tad mēs tikām līdz tam, kad mums ir apšaubām izskata sporta apģērbu reklāmas, un tu īsti nesaproti, par ko ir stāsts. Un tad mēs, tad ir American Eagle kampaņa, un mēs heitojam meiteni par to, ka viņi joprojām, viņi vienkārši ir tādi, kādi viņi ir.
Tu jau mārketinga analīze. Nē, tur jau tā lieta, es to skatos no mārketinga puses, un es tā kā visu laiku cenšos jaukt ārā pa detaļām, kā mums tas tiek pasniegts. Es to daru ikdienā, tā kā kaut kādiem produktiem, projektiem, ko stāv, un es redzu cauri tām lietām. Un te ir tas, ka jebkuram būtu vērtīgi palasīt, kā tiek veidots kaut kādas pozicionētas lietas caur mārketingu cilvēkiem. Jo tā ir, mēs visi sakam, reklāmas mūs neietekmē, bet tā ir 90% informācija, ko mēs visu laiku saņemam. Un viņas mūs, protams, ka ietekmē. Nes kāpēc pirktākie produkti ir to, kas ir visvairāk reklamēti, ko bīda korporācijas. Kā ir šobrīd, starp citu, pabeidzot arī to tēmu par ķermeņiem, arī Viktorija, tas pats Secret mode, tas šovs, Viktorijas Secret šovs, kas bija šogad, viņas vairs nav tur, un viņas īstenībā nekad nav bijušas tik ļoti tur kaulainas vai kaut kādas, un viņas arī šogad arī daudz vairāk sievietes nevis modeles bija, kas nebija tur 20 gadīgas, 25 gadīgas, bet jau tās OG, kas ir jau 35, 40, un pat arī jau vecāks, kas viņi ļoti skaisti parāda, ka tas ir veselīgs ķermenis. Es arī uz viņām skatos, man liekas, bāc, skaisti, ļoti skaisti. Un viņas ir ar ķermeņa aprisēm. Ne jau tā, kad ir 20, plus 25, plus 30 kg, bet tādas, ka nav kaulaina tā sieviete. Kā ir ar pašu tevi noslēdzot, vai tu jūties labi savā ķermenī? Jā. Un prātā? Jā. Protams, ir kaut kādi brīži, dienas un momenti, bet tas jau ir normāls cikls. Un tajā brīdī vienkārši sev vajag pajautāt, kāpēc tu tā jūties, vai varbūt bišķi sāk vilkt atkal uz otru grāvi, un ka tā slodze pa lielu un nedaudz ir jāatlaiž groži un jāpaņem atvaļinājums un nevajag atvaļinājumā strādāt. Un, tā problēma ir, atgriežoties pie struktūras, problēma ir, kad tev, piemēram, tā struktūra ir uzbūvēta kaut kur nepareizi uzņēmumā, vai, piemēram, mēs neesam uzņēmumi strauji aug un vienkārši netiec līdzi ar tām kaut kādām lomām, vai arī, teiksim, visi ir parakstījušies uz ļoti lielām ambīcijām un mērķiem, bet ļoti limitēts resurss, un tev īsti nav, kas tev aizstāj. Un tad arī vai tajā brīdī paliek kaut kas pauzes, vai tu dari tur pa 20%, bet tu nekad neatslēdzies. Un tā mentālā enerģija, un kāpēc ir īstenībā grūti ar sportu? Šobrīd mentālā enerģija parasti iesmē par biroja darbiniekiem, bet mentālais darbs ļoti, ļoti sēdina ķermeņa baterijas. Un tur loģiski, ka tev vakarā neko vairs negribas darīt. Tas nekas, ka tu neesi. Pat īstenībā vieglāk nebūs, bet es zinu, kad es personīgi teikšu, lai neviens neapvainojas. Teikšu no savas perspektīvas. Kad es tur kaut kādu skaldījis malku vai darījis fizisku darbu, un bieži vien man ļoti gribas to darīt, es nejūtos noguris tā, kā es jūtos noguris, koncentrējoties pie kaut kāda mentāla darba datorā un domājot. Kā topošais veselības sporta speciālists, es arī piemetināšu, ka tas ir arī tāpēc, ka ļoti tīri anatomiski ķermenī un fizioloģiski, kā kustība rada kustību, to sauc par kinētisko enerģiju, ka iekšā audi savā starpā viens ar otru miedarbojās, un tas rada enerģiju, un tāpēc es jūtos enerģiskāks pēc treniņa, nevis nogurušāks, ka tu visu dienu sēdi, tad viss arī tā kā nekustās, un mentāli tu vēl esi patērējis, smadzenes patērēja daudz, 20 līdz 40% enerģijas dienas laikā. Un tad tu esi tāds, esi radījis enerģiju, es tikai patērēju, un tad dienas beigās ko citu darīt, kā attaisīt aliņu, ieslēgt seriālu, vai ne? Un tie ir tie ātrie tādi dopamīna līdzekļi, kas mūs it kā atslābina, bet viņi īstenībā mūs neatslābina. Viņi tieši atņem vēl vairāk enerģiju. Bet jā, lai neizklausās, ka es te baigi perfekto uzmetos, man ir jauna lieta, ko es strādāju, man ir ļoti grūti atrast to minēto trigger punktu. Pozitīvo trigger punktu ankuru, pie kura ir digitālās ierīces. Un tas, ka šobrīd pasaulē risina, piemēram, Austrālija, kad no 16 līdz 16 gadiem nebūs atļauts sociālai tīkli. Tas ir beidzot, man liekas, mums ir pietiekoši daudz dati, un mēs visi esam sapratuši, uz kurien tas ved un kā tas strādā, ka tas ir kaut kādā veidā jāsāk čekot un par to runāt. Jo tas darbojas tieši tāpat. Un īstenībā tas ātrie tie TikTok stila, shortu stila saturs, viņš ir vienkārši dopamīna mašīna. Tas ir turpat, es man liekas, tev stāstīju par, bija arī pētījums, ka viņi aktivizē tos smadzeņu daļas vairāk nekā alkohols. Tas ir būtībā spēcīgāk. Tas ir jaunais plāksters. Tā ir faktiski narkotika. Jā. Kas arī ir
brīvi pieejama visiem. Jā, tā ir. Paldies tev liels, ka tu dalījies. Tiešām ļoti atklāti domājot par to, ko tu šodien stāstīsi. To, kā tu izvēlējies braucot ar bērnu mājām, nebija gatava, ka izstāstīsi. Paldies, ka dalījies. Jo tā jau arī tas ir. Es ļoti gribēju tevi uzaicināt, jo tu reprezentē ļoti arī daudz vīriešus, kas ir mums šeit Latvijā. Jauni, ambiciozi, gribu izdarīt vairāk. Domāju, ka man ir jāizdara daudz, kas ir tieši tikai manā galvā. Esmu bijis pie izdegšanas vai jau arī izdedzis. Ja katrs trešais latvietis ir atzīst, ka ir bijis izdedzis, tad mūsu ir ļoti, ļoti daudz šajā telpā, cik mēs esam. Tad sanāk, katrs otrais vai pat gandrīz katrs mēs te varētu pateikt, ka mēs esam izdeguši. Lai šī saruna nevienam nekalpo kā kaut kāds nosodījums vai kaut kāds redz, kāds kāds kārtīgs puika, un tu jau to galīgi nesaki. Lai tas kalpo kaut kāds, kaut vai viens domu grauds, kurā padomāt, ka jā, ka mans tas ķermenis jau ir tas vērtīgākais, kas man ir. Un es tev gribu arī uzdāvināt dāvanu. Paldies! Tas arī būs, protams, tas būs kaut kas dzerams. Tas ir tavam ķermenim. Ļoti, ļoti vajadzīga lieta, ko mēs jau sākumā runājam. Tā ir akvila, un paskat, ko akvila mums ir iepakojuši arī kokteļu receptes, bet šeku reku tās ir bezalkoholiskā kokteļa receptes, tāpēc, ka no akvilas arī var brīnišķīgi pagatavot dažādas garšīgas dzērienus, kas ir ar dažādām garšiņām. Paldies! Kā arī cukurs, protams, ir atkarību veicinošs, ļoti, ļoti līdzīgi, tā kā tas ir ar visu pārējo, par ko mēs šodien runājam. Tāpēc, lai būtu garšīgs tev našķis, un es zinu, ka tev garšo, jo tad, kad es to atnesu mājās, tu viņus izēdi vēl pirms. Zemeņu banāni ļoti labs. Jā, pirms es vēl biju paspējis salikt dāvanu, tu jau daļu sapēdzi, tāpēc šeit tev ir tik, cik tu pats sev atstāji. Tie ir profili ar paaugstinātu olbaltumvielu saturu, šie ir dzeramie. Te ir musi, ir arī jogurts un biespiena krēms. Katrā ziņā tieši brauks atpakaļ uz ofisu. Varēsi uzkost bez pievienota cukura, paaugstinātu olbaltumvielu našķi. Paldies tev, Kristau. Un mēs jau tiekamies šodien mājās. Jā, paldies.